KC rīkotajās Vermdienās aitkopiem Nolikā bija iespēja iepazīt jaunu gaļas aitu šķirni simpātisko Ilde Frants, kas mitinās zemnieku saimniecībā Cimbuļu Taurens pagastā. Saimnieks Kristaps Driķis izvēle par labu šai šķirnei raksturo īsi. Jāatšķirs no visiem, lai izceltos un pašam būtu interesanti. Izdevīgi šī šķirne esot arī no ekonomiskā viedokļa. Viņi nesazināli meklējās, es varu visu caur gadu plus. Galvenais pēc laika, ja mēs sākam domāt par gaļas ražošanu, tad mēs gaļu varam saražot tajā laikā, ka nevienam nav. Tieši tajā laikā nevienam nav, ir lielākā cena, un tad tu vari pārdot, jo šobrīd tā cena, par ko uzpērk septembrī, oktobrī, mēs pat tādu nevaram saražot. Tā ir cena, kas ir veidojās tāpēc, ka bija subsīdijas, un tāpēc pat tādu varēja tirgot. Mums subsīdija nav kā šai šķirnei, mēs pat tādu cenu nevaram, tāpēc mums vienīgais variants ir būt tad, kad nav citiem. Ilde Frants aitas Cimbuļos iegādāts pirms 2 gadiem no Vācijas, atvedot 80 jau grūsnes aitu mātes un 2 godalgotus vaislas teķus. Šogad uz lecināšanu saimniecībā būs 200 aitu mātes. Cimbuļi neorientējas uz gaļas ražošanu, bet gan uz vaislas materiālu veidošanu un pārdošanu. Cilvēku interesi par Ilde Frants pagaidām esot neliela, tomēr tuvāko 2-3 gadu laikā pēc saimnieku domām radīsies daudz lielāka izpratne par to, kā izmantojam šīs šķirnes vaislinieku galvenā priekšrocība – lielāks masas pieaugums īsākā laikā. Ātrākai jēra izaugšanai palīdz precīzas barības devas un kvalitatīva barība, kuras apjomam un saturam šeit seko jau no pirmās dienas. Garlaicīgi katru dienu iet uz fermu un kaut ko strādāt, tur likt barību, bet, kad tu pasver, tu redzi to izaugsmi, tu redzi, kā viņi aug, kas notiek, tieši tas pats šeit, un tas arī palīdz tajā organizēšanā, jo tu vari tās izmaksas izvērtēt. Cimbuļos aitas negana suņi. Šeit ierīkots elektriskais gans, bet aitu kustībai seko ar dronu, kas palīdz ekonomēt laiku. Lidojot pāri pļavām redzams, ka tās ir arī labi uzturētas. Cilvēki, kas ir sapratuši, ko nozīmē kvalitatīvs zālājs, viņi domā par to, kā uzlabot. Gan ar piesēšanu, gan ar pārsēšanu, gan ar atjaunošanu. Es domāju, ka šis zālāja projekts viņš ir devis ļoti daudz sapratnes par to, kas ir kvalitatīvs zālājs. Un tie, kas ir dzirdējuši, viņi dara visu, lai viņš tāds arī būtu. Lai tā zāles lobarība nāktu kvalitatīvāka, lētāka un tiešām, lai saimniekošana būtu efektīvāka.